Mēs reku tur šiten te pa nakti vakar palikām. Atpūtāmies. Forša skaista vietiņa. Tikai kaimiņi tādi paskaļi bija. Bet nekas, tur atbrauc pašvaldībnieki, izstrangāja ar mašīnām, ka neliek parkingos. Nu ko, sveiciens visiem. Tikko paēdām pusdienas, bišku atpūšamies. Tā, gribu pastāstīt par baigi labo smuko parciņu. Tas ir Kazdangas muižas parks. Atrodās viņš aiz Kazdangas, ne aiz Aizputas. Uz Kazdangas pusi ejot. Baigi smukais labais parciņš, te ir viss tā smuki sakopts. Tad mums ir te arī smuka forša toaletīte. Reku, redzēs? Jā. Reku aizmugurē toalete forša. Ir, kur aiziet normāli uz toaleti. Tā te viss ir smuki izspļauts, akurāts. Tā. Nu, un pats parciņš, reku, izskatās kaut kā šādi. Tur arī aizmugurē tur ir, kur pasēdēt un atpūsties. Nu ko, aiziesim apskatīties, kas tur labs, vai ne? Tā, nu, vot, esam atnākuši līdz tam nojamītei. Te ir šitāda te smuka nojamīte. Reku var apsēsties pie galdiņa, pasēdēt augšā nojamīte. Tad šiten ir kaut kādi, nezinu, ļožnājamie
šiten. Tātad, reku mums ir mangalīts šitāds te, kur var pacept šašliku jebkurš, kas atbrauc. Kāds foršur vāciņš šitāds mangalīts, un tepat ir kūpinātam. Normāli, vai ne? Kurā parkā jūs esat redzējis kūpinātam? Es būtu zinājis, es būtu paņēmis zivi un uzkūpinājis viņu šiten. Vienkārši perfekti. Šitādi te kūpinātam. Reku ir malciņa mums. Atvesta, sazāģēta. Nu ko? Un tad te vēl ir arī šūpolīts, kur var pašūpoties. Nu, ko es varu pateikt? Nu, Kazdangas pašvaldība ir baigi super malači, ja tā ir Kazdangas pašvaldība, protams. Kaut kā tā. Reku mums ir šūpolīts, te var pašūpoties. Te var uz kājām nostāties, pašūpoties. Šitā te. Labs. Juhū! Šitāds šūpolītis ir. Un tad ir arī šūpolītis, kur var apsēsties un pašūpoties. Un šūpājies. Šitā te. Juhū! Diva tā. Sieviņa tikai, protams, atpūšās, viņa šūpoties negrib. Kaut kā tā. Ai. Nu, kaut kāds šitā, tas parciņš izskatās baigi forši. Un mēs, kad bijām palikuši aizputē pie Lažas ezera, tur īstenībā arī bija baigi forši sakopts parciņš, bet nu vienīgais mēs netikām pie tās nojamītes, jo tur bija aizņemts un tur cilvēki bija, negribējās kaut kā līdz klāt. Bet tā, vienkārši parciņš. Un šitas arī Kazdangas parciņš arī ideāls. Liels paldies tiem cilvēkiem, kas te brauc, viņu sakopja. Jūs baigi malači. Laiks jums. Nu, un, protams, laiks mums, ka mēs jums to rādam. Un neaizmirstam arī abonēt kanālu. Kaut kā tā. Labi, tagad gan būs jātaisās, jāgatavojas un jāiet tālāk. Mūsu piedzīvojamos. Šūpoties? Protams, ļoti patika. Ļoti? Ļoti. Oi, cik labi, vai ne? Jā. Te ir tik labi. Nemaz negribās iet projām. Te varētu būt šeit tāds vidus posms, jā? Starp kaut kādiem posmiem. Šeit varētu tā telti palikt. Šeit tā vietiņa, kur var palikt un ilgi atpūsties. Un čilot. Un forši pavadīt laiku. Bet mums ir jāiet tālāk. Esam uztankojušies mini topiņā. Nopirkām vēl ūdentiņu. Nopirkām sev aliņu. Un sieriņu. Lai nu tomēr nosvinētu to līgo vakaru. Lai nu kaut vai sieriņš ar biškiņa aliņa būtu. Lai nu. Protams, jūs to video skatīsieties kaut kad nākotnē. Es nezinu kad. Bet nu, katrā gadījumā novēlam lustīgu līgošanu. Mēs arī līgojam pa mežtaku. Tā kā tā. Turpinam iet. Tagad pēc kartes es skatījos. Sanāk, nu mums vēl kādi kilometri 12 ir jānoiet līdz Ušiņām, kur mēs paliksim pa nakti. Tur tādā mežiņā ir galdiņš, jumtiņš, kur mēs varēsim palikt. Galvenais līdz turienam daiet. Ja vēl plusā ir katram
pa 3 litri ūdens pienākuši klāt uz mugurām. Tā kā ejam, baudam Latvijas dabu, ja nebūtu tik smagas somas. Bet labi, normāli, būsim tievāki. Būsim formīgāki, muskuļaināki. Būs bicepsiņš uz kājas. Tā kā tā, ejam. Tas es sevi tā uzmundrinu. Ejam. Atkal rūpējās mums par tēju uz vakaru. Atkal pļaviņā salasīja kumelītes. Kabatiņā iekšā. Klopšu kabatiņā. Un tējiņa mums vakaram būs. O tā arī mēs izdzīvojam. Tāpēc sievietes arī sauc par vācējām. Viņas iet gar pļavu, ierauga kumelīti caps. Ierauga vēl kaut ko caps kabatā. Pēc tam vakarā tēņu dzersim. Hopš no kabatiņas. Un tēņa ir. Vai ne, Saulīt? Jā, jo viens aizmirsa kafiju nopirkt veikalā. Nebija tā taisnība. Mums ir 2 kafijas. Kā kras rītdienas rītam. Bet šodien vakarā kafija nav ko dzert. Nu, esam tikuši līdz lauku sētai Zemturi. Tikko pagājām garām. Tur vēl bija kastīte mežtakas, kur iekšā bija grāmatiņa, bet, izskatās tajā grāmatiņā jau laikam sen neviens nav rakstījies iekšā, jo tur arī bija vēl kas vesela kaudze ar mušiņām beigtām. Bet teltis gan reku ir tur lejā. Jā, bet tur reku lejā kaut arī līgo vakars lejā teltis, tad iespējams, ka tur ir arī atpūšās turisti. Nu jā, tur reku ir pirtiņa, var redzēt, pirtiņa un teltis. Es domāju, tur ir kempinga vieta. Bet katrā gadījumā mēs ejam tālāk, mums vēl 5 kilometri. Jā. Vēl jāiet 5 kilometri līdz vietai Ušņas? Līdz vietai Ušņas. Vai Ušiņas, vai Ušņas, vai... karoči, te parādīsies uzraksts. Ušņas par ūsiņām sauc. Jā, mums būs ūsiņas, bet īstais nosaukums būs te. Parādīsies. Kaut kā tā, tagad bišku aiziesim aiz Zemturiem, atradīsim kaut kādu vietiņu, apsēdīsimies, pavakariņosim. Un tad, nolauzīsim vēl tos 5 beidzamos kilometrus līdz tai vietiņai. Un tad tur paliksim pa nakti. Tajā lauku sētā Zolturi var aiziet. Zemturi. Zemturi. Jā, Zemturos. Var visi sādas tur. Es tā sapratu. Dzīvnieciņas paskatīties, tur trusīšus, zaķīšus un vēl kaut kādi tur bija. Bet tas ir tad jāiet mājaslapā skatīties. Izskatījās jau forša vietiņa. Labi, čāpojam tālāk.
beidzot nokļuvām līdz atpūtas vietiņai, līdz galdam. Odi, protams, te ir vāks. Tikko ieslēdzu šito aparātu, paskatīsies, kāds būs efekts. Odi ēdu rokas nost. 20 minūtes jāpagaida. Ķipa 20 minūtes jāpagaida, un tad būšot viss ļoti labi. Nu, tad redzēsim, vai pēc 20 minūtēm. Iepriekš bija. Tagad vēlreiz pārbaudīsim, vai pēc 20 minūtēm viss būs kārtībā. Jo te ir ļoti daudz odu. Mežonīgi. Te visur lidu. Ir kaut šo pilns, te sejā liena šausmās. Labrīt visiem. Atrodamies mēs Ušņas. Ēdam tagad brokastis. Ēdam brokastis. Oi, atpūšamies. Baigi smukā vietiņa īstenībā. Liels paldies Mežtaku organizētājiem un Kuldīgas pašvaldībai, ka īstenībā forši tādu galdiņu uztaisījuši atpūtas vietiņu, kur pa ceļam ejot, tie, kas negrib iet 34 km, tie var pusceļā apstāties te un telti uzbūvēt un atpūsties, un ugunskura vietiņa ir. Nu, vienīgais, kas nav, tas ir tolets. Bet, nu, riņķi ir mežs. Kaut kā tā. Tā, forša vietiņa. Īstenībā prieks par tiem cilvēkiem, kas uz šitādas lietas taisa. Un prieks par tiem cilvēkiem, kas neatnāk un viņus nesabojā. Bet rūpējās par viņām. Bet laikam Mežtakas gājēji ir ļoti tīrīgi, jo mēs atnācām, te viss ir sakopts, viss tīrs, nekur nekādi papīrīši, nekas, diezgan reti, kur mēs atnākam, kad ir tik viss perfekti sakopts. Jā, bet laikam jau latviešu turisti, kas staigā, ir iemācījušies to, ka, ja tu atnāc un kaut ko atnes, tad tu to arī aiznes prom, neko lieku neatstāja no sevis dabā. Tas baigi priecē. Kaut kā tā tagad ēdam brokas, bišku atpūšamies, un tad jau mums daudz vairs nav palicis līdz Snēpelē, kaut kādi 12 kilometri. Noejam tos 12 kilometrus, un viss. Būsim nolīkojuši, nojāņojuši. Un tad jau būs jābrauc mājās. Tad mums vēl 2 posmi paliks. Jā, tad mums vēl paliks 2 posmi. Tas ir, būs noieta. Tā būs Snēpele Kuldīga un Korneti Ape. Un tad viss mēs būsim piebeiguši Mežtaku, mūsu projekts būs beidzies. Vismaz Latvijas posmu. Jā, Latvijas Mežtakas projektiņš mums būs beidzies, un mēs beigsim filmēt. Neveiksim. Kaut kā tā. Labi. Atpūšamies. Nu ko, esam veiksmīgi pabeiguši aizputas Snēpeli posmiem.
Šodien ir noiets diezgan tāpat normāli 12 km, bet nu šodien, es nezinu, bet tāpat bija grūti. Bet tu karsti bija. Jā, bija karsti un arī kājas jau 3. diena, tomēr jau sagurušas kājas un viss pārējais. Atrodamies tagad Snēpeles muižas parkā, sēžam ēdam saldējumu, atpūšamies un gaidam bērnus, jo izrādās 24. neviens autobus neiet uz Kuldīgu. Tā kā gaidam sīkos, kas mūs aizvedīs uz mājām. Atpūšamies. Nu, neaizmirstam ielikt laiku, abonēt kanālu, lai nepalaist jaunas video garām, jo mums vēl 2 točni būs. Vēl 2 būs. Tas būs Snēpele, Kuldīga un Korneti ape. 2 točni vēl būs, tā kā obligāti abonē, lai nepalaistu garām. Kaut kā tā, labi. Atā visiem, tiekamies nākamajos video.